Labdien, mani sauc Toms, un šis ir raidījums 3/4. Šodien raidījuma pirmajā daļā pastāstīšu par kādu cerams noderīgu pasākumu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē ietvaros. Savukārt raidījuma otrajā daļā dzirdēsiet stāstu par nepārāk atbalstošu un veiksmīgi ieviestu sistēmu valstī iekļaujošo izglītību. Kā zināms, Latvija no šī gada sākuma ir prezidējošā valsts Eiropas Savienības padomē. Un viena no prioritātēm, kas tika izvirzīta, ir tieši invaliditātes tematika. Un tieši pagājušā nedēļā Rīgā notika augsta līmeņa tikšanās tieši par šo tēmu. Invaliditātes jautājumi ir aktuāli gan pie mums Latvijā, gan arī citvietā Eiropā. Arī problēmas, kā izrādās, ir visai līdzīgas. Nodarbinātība, izglītība, personiskie asistenti, deinstitucionalizācija, vides pieejamība, ierobežots finansējums un citi mums labi zināmi ierobežojumi. Augsta līmeņa tikšanās nozīmē, ka dažādu nozaru vadītāji, ministri, vietēji un starptautisku institūciju vadītāji sēžas pie viena galda un runā par problēmām nozarē un iespējamajiem risinājumiem. Šī ir viena sfēra, kur ir milzīgs potenciāls virzīties uz priekšu. Pirmkārt ir nauda, Eiropas naudas, lai veicinātu deinstitucionalizāciju un reformas. Otrkārt ir standarts, ANO konvencija par invalīdu tiesībām. Šī ir viena no retām jomām, kur Eiropas Savienībā ir likumdošanas kompetence, kur var iejaukties dalību valstu politikā, un līdz ar to viņai ir milzīgs iespējas kaut ko labu darīt. Līdz šim šī iespēja nav pilnībā izmantota. Nils Muižnieks ir Eiropas padomes cilvēktiesību komisārs, un viņa darbs ir pētīt situāciju dažādās cilvēktiesību jomās visās Eiropas Savienības valstīs, un arī ārpus tām. Visbiežāk šādās tikšanās reizēs valstis dalās ar labo pieredzi un stāsta, ko katra ir paveikusi invaliditātes jomā. Muižnieka kungs tieši otrādi cenšas norādīt uz daudzajām problēmām nozarē, kas būtu steidzami jārisina. Kā izrādās, šādas problēmas ir ikvienā Eiropas Savienības dalību valstī. Tās valsts, kurām ir vairāk līdzekļu, pieejama bagātākas valsts, viņas var vairāk darīt, bet pat tur es esmu atklājis daudzas problēmas. Tas nav tikai naudas jautājums, arī attieksmes zināšana jautājums. Un es negribu izcelt vienu, vai es esmu redzējis labas prakses un sliktas prakses gandrīz visās valstīs, kur esmu bijis. Tātad visās valstīs ir ko uzlabot attiecībā uz invaliditātes un iekļaušanās jautājumiem. Bet kas ir šī brīža aktuālākā problēma? To mēs vaicājām Eiropas invaliditātes fóruma vadītājiem. Kā šī brīža lielāko izaicinājumu viņš min ANO konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām ziņojumu. Līdz septembrim būs skaidrs, kā Eiropas Savienībai sokas ar ANO konvencijas ieviešanu, un pēc šī ziņojuma, protams, būs nepieciešams izmaiņas un politiķu rīcība, jo noteikti ne viss Eiropā notiek tā, kā to nosaka ANO konvencija. The big problem in the European Union and in many member states is the way the crisis has affected persons with disabilities. And this is not only in countries that have been directly affected by the crisis, but also in countries that have been indirectly affected. We have indiscriminate cuts in social services. We have observed cuts in disability benefits, in personal budgets, in independent living, in education, in all spheres. And this leads to more exclusion, to more poverty, to more unemployment. Eiropā krīze, un daudz taupības pasākumu ir ieviest arī invaliditātes jomā. Bet patiesībā es ceru, ka šie taupības pasākumi nav sasnieguši Latviju, jo Latvijā invaliditātes jomā vairs nav ko samazināt. Nils Muižnieks vairākās Eiropas Savienības valstīs ir manījis, ka struktūra fondu finansējums, kas paredzēts piemēram vides pieejamības veicināšanai, nemaz savu mērķi nesasniedz, un mēs šajā jautājumā varam pilnībā piekrist. Atceroties, piemēram, Latvijas Mākslas akadēmijas jaunā korpusa būvniecību, kuram finansējums tika piesaistīts tieši vides pieejamības nodrošināšanai, bet no vides pieejamības šajā ēkā ir visai maz. Eiropa maksā un pat redz, ka nauda mērķi nesasniedz. Ko darīt? Ārkārtīgi svarīgi ir informācija tieši no pilsoniskās sabiedrības, no invalīdu organizācijām, lūk, kur tā nauda netiek izmantota tā, kā vajadzētu būt. Un tad, ja mums tā informācija pienāk, tad es varu šo jautājumu cilāt. Es uzskatu savu funkciju daļai par
uzraudzīt Eiropas komisiju, lai viņi dara pareizo lietu ar to naudu un tām iespējām, kas viņiem ir. Un līdz šim es esmu diezgan skarbi kritizējis viņus, un es domāju, ka viņiem nepatīk tā kritika, un viņi grib laboties. Lai Eiropas komisijai izdodas laboties un Eiropas Savienības nauda tiek tērēta tiem mērķiem, kam tā paredzēta. Un ir vēl viena lieta, kam vajadzētu laboties, tā ir izglītības sistēma Latvijā. Īpaši, ja mēs runājam par tiem skolēniem, kuriem ir invaliditāte. Esam dzirdējuši vairākus stāstus, ka skolas neveido speciālas izglītības programmas skolēniem ar invaliditāti. Un tieši šī iemesla dēļ šie skolēni nevar apmeklēt skolu, kas ir vistuvāk viņa mājām. Un tad vecākiem ir jāizvēlas, vai viņi savu bērnu sūta internāta skolā, vai arī katru dienu vadā šurp un atpakaļ no kādas attālākas skolas. Un šobrīd līdzīgā situācijā ir nonākusi Jana. Man ir bērns ar invaliditāti, kustību traucējumi, ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par vispār izglītojušo mācību iestādi ar asistentu. Mums valstī skaists likums par šādu bērnu integrēšanu skolās. Man ir 3 bērni. Es nevaru katru bērnu vest uz savu vietu, tātad es meklēju visām 3 meitām vienu skolu, kuras no rīta viņus aizved. Tātad es meklēju savā rajonā, paplašināti, tā būtu Pārdaugava. Pārdaugavā pielāgotu skolu nav. Lai būtu pilnīgi skaidrs, par ko mēs šobrīd runājam, Janas bērnam ir kustību traucējumi un nav nekādas nepieciešamības nodrošināt īpašu mācību programmu. Otrakārt, šobrīd Janas meitai ir 5 gadi, un skolā viņa sāksiet tikai 2016. gada septembrī, kas nozīmē, ka šis nebūtu nav pēdējais brīdis, un kāda no skolām var paspēt kļūt pieejama. Bet, kā izrādās, viss nav tik vienkārši. Piemēram, tur, kur man mācās lielā meita, tur ir pretīm nākoši, bet tur arī pilnībā nepielāgota vide, bet tur vismaz ar manīm runā. Bet es esmu bijusi skolās, kas ir pēc pieraksta adreses, kur daļēji, minimāli pielāgots ir 2. stāvs, tad tur skolas viena no vadības personām man atbild, ka šī skola ir tikai tādiem ļoti gudriem un apdāvinātiem bērniem. Uz kā pamata viņi izdara tādu secinājumus, jo tad bērns ar invaliditāti tas uzreiz nozīmē, ka viņam ir kaut kāds intelektuāls dabas attīstības traucējumi. Taču nē. Tie argumenti, ka viņi nepārbūvēs tur telpas manis dēļ vai neliks 1. klasi no 2. stāva uz 1. lejā, un ka tiešām tur ir ļoti grūti mācīties. Un tā, jebkurā 1. klasē grūti mācīties, es ar to tagad ikdienā saskaros, tas nav viegli. Bet tas jau neko nenozīmē, ka ja bērnam ir kustība traucējumi, ka viņš nespējas arī mācības vēl. Skola, par kuru Jana runā, ir Ziemeļvalstu ģimnāzija, kas atrodas Zolitūdē. Skolas darbiniece, kura bija runājusi ar Janu, ir Baiba Amoliņa Treja, un viņa ir direktors vietniece izglītības jomā no 1. līdz 4. klasei. Pati Baiba Amoliņa Treja gan uzskatīja, ka intervija ar raidījumu 3/4 nav nepieciešama, jo skolai nesot daudz šādu gadījumu. Tikai viens. Mācīties tuvāk bērnu dzīvesvietai, principā, ir izglītības pieejamība. Iekļaujošā izglītība, tas ir radīta vide, lai bērns atbilstoši viņa speciālām vajadzībām šai gadījumā iegūtu atbilstoši izglītību. Un šobrīd likumdošanā noteiktais nosacījums ir, ka ir tiesības iegūt pie nosacījuma, ja šis piedāvājums, šis izglītības pakalpojums ir nodrošināts. Tātad šis nosacījums, tāpēc arī runa ir par to no vienas puses mēs vēlamies, no otras puses, ja ir nodrošināts. Kam jānodrošina? Protams, ka izglītības iestādes dibinātājiem, protams. Tātad, ja skola nav pieejama un tajā nav speciāls izglītības programmas, neko darīt? Es tā neteiktu. Es teiktu, ka pašreizējā situācijā pie tiem finanšu resursiem, pie tiem jau ieguldītajiem finanšu resursiem un pie tiem, kas vēl ir plānoti ieguldīt, faktiski skolai būtu iespējas radīt šādu mācību vidi, kurā tad arī vecākiem varētu šo te pakalpojumu piedāvāt un teikt, jā, mums tādas iespējas ir. Vai skolai pienākums to darīt? Skolai pēc būtības būtu pienākums šādu te
piedāvājumu nodrošināt, bet es vēlreiz atsaucos uz to, ka mums ir ļoti dažādas pašvaldības, mums ir ļoti dažādas izglītības iestādes. Bez tam mums pastāv vēl viens izglītības iestāžu veids, tās ir speciālās izglītības iestādes. It kā vajadzētu būt, bet ir gadījumi, kad var arī nebūt. Tālūk mums ar to izglītības sistēmu valstī. Man jau liekas, ka tai situācijai vajadzētu būt pilnīgi citādākai, jo gan izglītības likums diezgan precīzi pasaka par pašvaldības un valsts šīm te funkcijām, kas ir jādara, un pilnīgi skaidru norādi uz to, kā ir jābūt, mums pasaka satversme. Ja, ka valsts īpaši aizsargā vai īpaši palīdz bērniem ar invaliditāti. Šeit ir tā atslēga. Tas, ko mēs saskaramies praksē, bieži vien ir pilnīgi pretēji tam, kā tas ir noteikts. Protams, tiek piedāvāta kaut kāda tālmācība, mājmācība, bet bērnam, kurš intelektuāli attīstījies un vesels, kāpēc viņam, ja viņš ir gājis 5 gadus bērnu dārzā, būtu jākļūst mājmācībā. Man tas nav saprotams, kāpēc viņš nevar integrēties Rīgā, mums bagāta pilsēta. Tā. Izglītības iestādēji katrai, pirmkārt, pirms šo programmu licencē, pirms to bērnu uzņemtā, ir pirmkārt atbildība par bērnu, jo bērnam jānodrošina tā labāko. Un, ja skola redz, ka viņa šobrīd to nespēja nodrošināt, un kaut kur blakus ir cita skola, kurā tiešām varbūt kas nav saistīts ar braukāšanu, kā jūs minat, bet tas ir tiešām tepat netālu, tad droši vien arī ir jāskatās, vai tas būtu liederīgākais un pareizākā izvēle arī bērnam kā tādam. Es, protams, atvainojos par izteicienu, bet sviests kaut kāds. Ik viens saprot, ka bērnam jāaug ģimenē un jāizglītojas tuvu mājām. Ierēģi stāsta, ka iespējams skolai nemaz nevajadzētu veidot speciālas izglītības programmas un vides pieejamību. Tālūk pie mums civilizētā Eiropas Savienības dalību valstī 21. gadsimtā. Raidījuma sākumā stāstījām par augsta līmeņa tikšanos par invaliditāti. Pēc šīs tikšanās tika izdarīti secinājumi, un viens no tiem nosaka, ka Eiropas Savienības dalību valstīm īpaša uzmanība jāpievērš bērniem ar invaliditāti un jānodrošina tiem vienlīdzīgas iespējas un pieejama izglītība visas dzīves garumā. Pēc šajā raidījumā redzētā varam visai droši teikt, ka Latvija to šobrīd nenodrošina. No visas sirds vēlu veiksmi Janai un viņas ģimenei, kā arī novēlu veselo saprātu valsts pārvaldē strādājošiem, jo tas var noderēt. Savukārt tas arī šajā raidījumā 3/4 viss. Tiekamies jau pēc nedēļas, skatieties mūsu kanālā RTV, daudz kur internetā, piemēram www.aprons.lv. Mani sauc Toms, tiekamies jau pēc nedēļas. Visu labu!